saslimu, tādēļ pieņēma darbā palīgu francūzi. Un kad viņš pēc 2 nedēļām atnāca atpakaļ un redzēja šo progresu, kādu ir veikuši viņa studenti, un jautāja par to, kas ir par iemeslu šādam progresam, viņš uzzināja, ka izrādās viņa palīgs ne vārdu nerunā angliski, kā ir, teiksim, tradicionālā tulkošanas metoda valoda apmācībā, kā arī pats Berlets kungs savā laikā sāka, bet visas nodarbības ritēja tikai un vienīgi franču valodā jau no pirmās dienas. Un, faktiski tādā veidā radās arī šī metoda, un tā mēs strādājam jau 125 gadus pasaulē, un faktiski ir tā, ka šī metoda, protams, ir sev pierādījusi visnotaļ pirmkārt ar to, ka izturējis laika pārbaudu, otrkārt ar to, ka ir papildināta, protams, ar moderniem mācību materiāliem un faktiski daudz vairāk produktiem nekā tas tolaik bija, kad bija, teiksim, tikai nodarbības grupās un teiksim, 1-pret-1 ar pasniedzēju. Šobrīd ir attīstīta arī tā saucamā Berlets virtuālā klase, kas ir pats pēdējais Berlets produkts, izmantojot visas informācijas tehnoloģijas, respektīvi, lai nodrošinātu klientam iespēju mūsu dinamiskajā laikā un laikmetā, nodrošināt klientam iespēju apgūt valodu ne tikai nākot uz plašāku vārdu krājumu, jo viņi ir speciālisti katrs teiksim, kādā jomā, jā, un līdz ar to, teiksim, tā nav pedagoģija, kurā viņi var piedāvāt tikai un vienīgi, teiksim, šī jomā šo vārdu krājumu, bet, respektīvi, viņi ir pietiekoši vispusīgi izglītot kādā no jomām, vai tā būtu ekonomika, vai tā būs finanses,